Labdien visiem! Aicinu pēc iespējas ātrāk ieņemt vēl brīvās labākās vietas, lai mēs varētu sākt konferenci. Vēlreiz labdien visiem konferences dalībniekiem. Sveicu jūs kadastra datu lietotāju konferencē. Šī priekš mums ir salīdzinoši liels, šī konference ir salīdzinoši liels izaicinājums, jo līdz šim mēs esam darba gaitā ar jums tikušies mazākās grupās, gan darba grupās, gan starp institūciju sanāksmēs. Šī ir mums liela iespēja ar jums tikties visiem kopā, klātienē šeit, lai pārunātu kadastra datu izmantošanu un konferences gaitā mēs apzinātu kadastra informācijas sistēmas gan stiprās, gan vājās puses, jo šobrīd Valsts zemes dienests cītīgi strādā pie jauna kadastra likuma, kā arī pie jaunas kadastra informācijas sistēmas, un tā informācija, ko mēs šodien gūsim gan no jums, gan paši no saviem ziņojumiem, mums ļoti noderēs pie abu minēto projektu izstrādes. Ņemot vērā to, ka uz šo konferenci pieteikumu skaits bija ļoti liels, tātad šobrīd mūs ir iespēja vērot arī interneta tiešsaistē. Informācija par to ir pieejama Valsts zemes dienesta mājaslapā, kā arī tika izsūtīta visiem mūsu sadarbības partneriem. Lai arī tie, kas mūs skatās neklātienē, varētu iesaistīties konferences darbā un uzdot jautājumus, tad to ir iespējams izdarīt Twitterī. Tēmtura nosaukums mums ir kadastram 335. Un uz visiem iesūtītiem jautājumiem konferences gaitā tiks atbildes sniegtas sadaļā, kur būs mums jautājumu un atbilžu sadaļa. Līdz ar to centīsimies arī uz šiem jautājumiem sniegt visas atbildes. Bez tam gribu atgādināt, ka pie reģistrēšanās bija iespēja saņemt paroles Wi-Fi tīklam. Mums Latvijas Universitāte, kas šodien mūs uzņem savās telpās, par ko viņiem liels paldies, ir nodrošinājuši arī internetu iespējas. Līdz ar to, ja kādam šī paroļu lapiņa nav izsniegta, tad to var saņemt vēl pie meitenēm, kas pirmā rindā sēž, vai palūgt blakus sēdošam kolēģim, lai uz to brīdi, kamēr pieslēdzās Wi-Fi tīklam, ir iespēja to izdarīt. Dodu vārdu Valsts zemes dienesta ģenerāldirektorei Elitai Baklānei-Ansbergai konferences atklāšanai. Labrīt! Es gan teikšu, Jāni teica labdien, es teikšu labrīt, man šķiet, ka ir rīts, bet ļoti patīkams rīts noteikti Valsts zemes dienestam, mazliet satraucošs, un es ceru arī jums, jo šī ir mūsu tāda pirmā lielā partneru konference, un tāpēc var droši teikt labrīt partneri, jūs visi esat gan mūsu partneri, gan arī viens otru partneri, jo sadarbība šobrīd valsts pārvaldē ir noteikti tas, kas ir atslēga uz visiem labākajiem risinājumiem, uz labākajiem sasniegumiem, un mēs piedāvājam šo kā vienu no šīm sadarbības platformām, un noteikti Valsts zemes dienestam arī šogad un nākotnē kā vienu no galvenajām platformām, kur tikties ar saviem sadarbības partneriem un veicināt šo sadarbību, iepazīties, tuvāk iepazīt cilvēkus un kopā tieši sadarbības ietvaros gan ar privātajiem partneriem, gan valsts iestāžu partneriem radīt labākus pakalpojumus, labākas iespējas gan sabiedrībai, gan valsts pārvaldē.
Latvijā demokrātija ir viena no pamatvērtībām, un tā izpaužas arī tā, ka tikai tad, ja valsts pārvalde ar partneri vienojas, tad patiešām tādas nopietnas pārmaiņas var viegli virzīt, jo pārmaiņas, kuras neatbalsta vairākas sabiedrības grupas vai kāda no nozīmīgām sabiedrības grupām parasti valstī netiek virzītas. Un šeit tāpēc mums ir jāapzinās, mēs kā valsts iestādes, kā valsts iestādes un pašvaldības, mēs kā partneri esam atbildīgi arī par svarīgiem pārmaiņu lēmumiem. Esam atbildīgi par to, lai savas intereses, savas ērtības nevis pretnostatīt sabiedrības interesēm un sabiedrības ērtībām, bet nostatīt zemākā līmenī un tieši sabiedrības vajadzības un sabiedrības ieguvumus statīt augstāk nekā savas ērtības. Šobrīd, lai cik mums kādreiz ir patikusi vai nav patikusi sadarbība, bet tā notiek, un tā rezultātā gan pateicoties, protams, tehnoloģiju, šim draivam, jeb kā tās ir attīstījušās, integrācija ir notikusi ļoti spēcīga gan normatīvu līmenī, gan arī tehnoloģiju līmenī. Un šodien man šķiet, ka nevienu pakalpojumu mēs vairs nevaram izveidot sabiedrībai vajadzīgu un liederīgu pakalpojumu, ja tajā ir tikai vienas valsts iestādes dati. Vienmēr, jebkurš jauns pakalpojums ar pievienoto vērtību saturēs vairāk iestāžu datus un, principā, prasīs vairāk iestāžu sadarbību. Tāpēc šī sadarbības kultūra un sadarbības iespējas ir ļoti svarīgas. Vēl arī jāņem vērā, ka pēdējos gados, runājot nevis pēdējā 1-2 gados, bet process jau ir ilgāks, ir arvien pieaug pieprasījums pēc šiem datiem, kas ir valsts pārvaldes rīcībā, kas ir pašvaldību rīcībā. Jo cilvēki novērtē šo demokrātiju, vēlas un arvien vairāk pieprasa atklātību un caurspīdīgumu valsts pārvaldē. Un to, protams, veicina arī tehnoloģijas, bet arī šī savu tiesību apzināšanās. Un tieši tāpēc mums arvien vairāk ir jādomā, kā radīt pieejamus savus datus, kā radīt sadarbspējīgus šos pakalpojumus, kā novērst nesakritības starp dažādu valsts iestāžu datiem. Un, to var saukt arī par viedo valsts pārvaldu, un šāds termins tiek izmantots bieži vien arī jau runājot par pašvaldībām. Viedās pilsētas ir tāds ļoti populārs trends šobrīd pasaulē un Eiropā. Bet par viedo valsts pārvaldu, viedajām pašvaldībām, ja mēs runājam, mēs noteikti nedrīkstam domāt, ka mēs esam ļoti gudri paši vai ļoti gudri izmantojam tehnoloģijas. Ar viedo valsts pārvaldi tiek saprasts arī tas, ka mēs radam pieeju datiem un informācijai to, ar ko operē valsts iestādes, valdības, pašvaldības, lai pieņem savus lēmumus. Un šai informācijai ir jābūt pārskatāmai un pieejamai arī mūsu sabiedrībai un pilsoņiem. Un līdz ar to šeit šī sadarbība un modernās tehnoloģijas un datu pieejamība ir ļoti, ļoti būtiski jautājumi. Un šeit mēs esam liela daļa ģeotelpisko datu turētāji. Un Valsts zemes dienas noteikti sevi apzinās kā nevis vienkārši valsts informācijas sistēmas datu turētājs, bet īpašu datu, kas ir ģeotelpiskie dati turētājs. Un šie dati ir tie, kas pēdējos gados tiešām ir ieguvuši pat lielu nozīmi. Mēs runājam par telpiski, ģeotelpiski iespējotu sabiedrību. Un šī vizuālā uztveramība caur karti jau vairs nav nekāds jaunums. Mēs principā jebkuru informāciju, ko pasniedzam, vislabāk to varam pasniegt, lai tā būtu uztverama un saprotam tieši caur karti. Un šī geogrāfiskā atrašanās vieta, šī lokācija jau ir pašsaprotama gandrīz visās informācijas sistēmās un ļoti, ļoti daudzā daudzveidīgā informācijā. Un šī ģeotelpiskā informācija, ģeotelpiski iespējot sabiedrību noteikti ir viens no mūsu tādiem arī virsuzdevumiem, lai to veicinātu. Un lai Latvijā būtu tikpat iespējas izmantot gan datus, gan pakalpojumus, kā Nīderlandē, kā Anglijā un visās citās valstīs. Mums jau šobrīd ir ar ko lepoties, un ja mēs ik pa laikam gan sūdzamies, ka viens nedara to, otrs nedara to, mums nav tāda lēma pieņemti, ja mēs salīdzina, kā mēs esam
virzījušies un ko esam sasnieguši salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, tad braukājot pa ļoti daudzām konferencēm, es atzīstu, ka mums ir ar ko lepoties. Mēs nevienmēr mākam to pasniegt, jo mēs vienmēr meklējam, ko kāds nav izdarījis, bet patiesībā ar saviem sasniegumiem lepojamies un citu sasniegumiem lepojamies maz. Mēs visi zinām, ka mēs varam lepoties ar vienu no ātrākajiem internetiem pasaulē, bet tas nav tikai internets, arī pakalpojumu pieejamība, informācijas atvērtība ir tā lieta, kas ir, kur mēs esam līderi, un dažādu pakalpojumu pieejamība un arī integrācija. Lai cik mums tas kādreiz dīvaini nebūtu, jo mēs jau skatāmies tikai no tās savas informācijas, kas mums ir pieejama. Un šeit, es domāju, būs šī platforma, kur mēs varēsim dalīties, pieredzē, gan ko ir izdarījis Valsts zemes dienests, gan arī mūsu partneri, un mums būs, es domāju, ka tas cels mūsu pašapziņu, kā valstī, kā valsts pārvaldē, un arī turpmāk veicinās šo sadarbību. Tas, ko jūs esat atraduši savās mapītēs, iespējams jau kāds ir informācija par to, ka Latvijā kadastram šogad ir 335, arī jūs to varat redzēt uz šī konferences slaidu. Un Valsts zemes dienests šogad šo informāciju iznes plašāk, jo mēs uzskatām, ka mēs Latvijā varam lepoties arī ar senu vēsturi, ar senu kadastra vēsturi, kas nozīmē, ka mēs Latvija esam piederējuši jau daudzus gadus simteņus pie attīstītākās pasaules daļas, pie attīstītākajām Eiropas valstīm, jo man Austrijas kolēģi ar lepnumu paziņo, ka svinēsim Austrijas kadastram šogad 200, tad es varu paziņot, ka mēs Latvijas kadastram varam svinēt 335. Protams, lai būtu pavisam korekti, ir jāsaka, ka mēs šogad varam svinēt kadastram Latvijā 335, jo tāds Latvijas kadastrs pirmoreiz veidojās 1918. gadā, un no jauna mēs to sākām veidot 1992. gadā. Bet ir ļoti nozīmīgi saprast, ka Latvija šobrīd ir starp attīstītākajām pasaules valstīm, starp Eiropas valstīm, un arī ir bijusi vienmēr tāda. Un šī kadastra vēsture Latvijas teritorijā par to liecina. Varbūt daži fakti, kāpēc ir šis 1681. gads, kāpēc mēs uzskatām kadastra aizsākumu no šī brīža. Jo tas bija saistīts ar Zviedru laikiem Vidzemē, kad karalis Kārlis 11. Zviedrijas karalis izdeva rīkojumu gan par šīs dzimbūšanas atcelšanu Vidzemē, par Vidzemes muižu redukciju, un vienlaikus tika pieņemts arī lēmums veikt pirmo reizi zemes mērniecību. Līdz tam, protams, kā zemes uzskaita notika, jo kadastra pastāvēšana, zemes īpašuma pastāvēšana un nodokļu iekasēšana bija svarīga arī pirms tam. Laikā jau no 14. gadsimta ir pieejama informācija, līdz pat šim 16. 17. gadsimtam notika neskaitāmas arklu revīzijas, bet tolaik zeme mērīja arklos, kas nozīmē kāds, no kuram tas arkls. Parasti tas bija, cik var apstrādāt ar vienu zirgu, tik arī uzskatīja par arku, principā, cik viena saimniecība var apstrādāt. Tas varēja iet droši vien par kārtām 2-3 pat nereti. Līdz ar to 1681. gads ir tas gads, kad pirmo reizi tika pieņemts lēmums, pateicoties tādam zviedru mērniekam Emerlingam, nekas jau, protams, nav bijis bez lobēšanas un bez profesionāļu iesaistes un kaut kādu savu interešu aizstāvēšanas arī tais tālajos laikos. Pateicoties tādam vienam uzstājīgam mērniekam, tika saņemts uzdevums Vidzemē veikt šo muižu uzmērīšanu. Uzmērīšana jau ar kadastrālās uzmērīšanas metodēm, lai iegūtu informāciju par zemes īpašumu platību, salīdzinām ticamu informāciju. Pirmo reizi tika noskaidrots arī šīs īpašuma valdījuma tiesības, zemes robežas ne tikai uzmērītas, bet iezīmētas kartē, un pirmo reizi tika arī veikta šī īpašuma vērtēšana. Pieļauju, ka viņiem arī 1681. gadā bija nemazāk kaislības ap nodokļiem, kāds mums ir šodien.
Bet tā tas bija. Vidzem toreiz arī grasījās uzmērīt vienas vasaras laikā. Mērīšanas darbi gan ielga līdz 5 gadiem. Principā, skatoties kadastra vēsturi, mēs redzam, ka nekas jau īpaši šai pasaulē nav mainās. Un mūžīgs ir zeme, īpašumtiesības, mūžīgs ir kaislības. Un tā tas turpinās. Tā kā kadastrs ir attīstījies, sākot, teiksim, no arkliem, no manuālās reģistru dažādu veidošanas un turpina attīstīties. Arī šodien mēs nebrīdi neapstājamies. Tad šobrīd zemes dienestā mēs jau kādu gadu vairāk runājam ar vienu par nākotnes mērķiem un runājam, tas būs pēc 20. gada, tas būs pēc 20. gada, un tad grūti saprast, kurš dzīvo realitātē šodienā, kurš dzīvo nākotnē, un ja man prasa kaut ko par normatīviem aktiem, es jau jaucos, ko mēs esam izdomājuši, kas būs pēc 5 gadiem. Tātad mums ir tāda iniciatīva, jeb kustība Kadastrs 2020, kas saistās ar to, ka mums ir nepieciešams jaunas sistēmas, jauns regulējums, jo principā šobrīd sabiedrības vajadzības, mūsu partneru vajadzības, gan pašvaldību, gan iestāžu vajadzības, pēc datiem, pēc informācijas aktualitātes jau krietni pārsniedz to, ko mēs šobrīd spējam dot. Un mums ir uzsākti šie procesi, gan plānot jaunu sistēmu, rakstīt jaunu regulējumu, bet tas nav tikai par sistēmu un regulējumu, tas ir kopumā par domāšanas maiņu. Kadastrs 2020 tā ir jauna domāšana, tā ir pieeja tam, ka mums no šī proaktīvā kadastra ir jāpāriet uz dinamisku kadastru, mēs beidzam gaidīt un sagaidīt, ka tikai un vienīgi īpašnieks būs tas, kas nāks un aktualizēs datus. Tehnoloģijas mums dod iespēju izmantot visdažādāko informācijas sistēmas datus, telespēc datus un tātad dinamiski šo informāciju aktualizēt un iegūt aktuāls datus kadastrā. Bet tas arī ir par domāšanas maiņu, par to, mums ir jāapzinās, un mēs apzināmies, cik svarīgi ir mūsu dati jums kā partneriem, kā lielākajiem patiesībā mūsu datu lietotājiem, valsts pārvalde, pašvaldības ir lielākie mūsu klienti, un mēs plānojam virzīties uz lietotāju vērstu kadastru, uz lietotāju vērstu šo informācijas sistēmu. Ja līdz šim mēs esam sev vienmēr pozicionējuši kā uz klientu vērstu iestādi, domājot par tiem mūsu klientiem, kas ir īpašnieki, tad šobrīd mēs saprotam, arvien vairāk ir jādomā par tiem klientiem, kas ir mūsu datu lietotāji un, protams, valsts pārvalde. Un uzdevums mūsu ir radīt tādu kadastru saturu un tādu kadastru datu kvalitāti, kas ir nepieciešams jums. Tāpēc mēs sagaidām, ka jūs būsiet ne tikai mūsu partneri un vienmēr laipni un mīļi, bet mums pat arī ļoti, ļoti prasīgi un, protams, darīsiet šīs savas prasības mums zināmas. Paldies par uzmanību, paldies par to, ka esat ieradušies, un es ceru, ka šī mums būs ļoti interesanta, vērtīga un produktīva diena. Tālāk vārds tiek dots Valszemes dienesta ģenerāldirektora vietniecei attīstības jautājumos Līgai Jurjevai, un Līga stāstīs par datu apmaiņas un informācijas pieejamības risinājumiem un principiem datu izplatīšanā. Labrīt, kolēģi! Es tāpat kā ģenerāldirektora laikam vairāk saprotu, ka patreiz ir rīts. Man ir tiešām liels gods un prieks ar jums kopā šodien strādāt šajā konferences formātā. Un kopā mums visiem šodien ir liels darbs veicams. Mums ir jāpaskatās, kā mēs turpāk kopā visi, uztveru visi kopā, varētu domāt par kadastra attīstību, par datu uzkrāšanas un datu izplatīšanas attīstību, un es ceru, ka jūsu ieteikumi un varbūt jūsu arī kritika, turpmāk, kā jau ģenerāldirektori minēja, palīdzēs mums kopā veidot šo nākotnes kadastru, uz kur mēs kopā visi iesim. Lai mums veicās šodien darbā. Tātad mana pieteiktā tēma šodien ir ļoti nedaudz, mans uzdevums šodien ir ļoti nedaudz ieskicēt mūsu attīstības virzienus datu izplatīšanas, datu izsniegšanas jomā, jo arī visas konferences laikā
Būs vairākas prezentācijas, kuras detālāk pieskarsies šim jautājumiem, runājot par konkrētu risinājumu attīstību. Tātad atkārtošana ir zināšana māte, tādēļ vēlreiz man ir pirmais slaids jums, ko jūs visi redzat, tātad Zemes dienests uztur veselas 5 milzīgas un nozīmīgas valsts informācijas sistēmas, no kurām pirmā, protams, kadastrs un otrā adreses pašlaik, es uzsveru pašlaik, ir tās nozīmīgākās, kuru dati visvairāk interesē arī mūsu klientus. Ceram, ka tuvā nākotnē, 2-3 gadu nākotnē, arī trešā sistēma, mūsu mīļais Attis, izaugs par tikpat varenu sistēmu un klientiem interesantu. Stratēģiskais virziens. Kā jau arī ģenerāldirektori minēja, tātad mūsu stratēģiskais virziens, kas ierakstīts arī mūsu stratēģijā, ir radīt klientiem pieejamus pakalpojumus, un šādi domājot, ko klientiem pieejams pakalpojums, primāri mēs domājam elektronisko vidi. Mūsu mērķis ir mainīt klātienes un elektroniskā vidē pieejamo pakalpojumu proporciju. Tātad šeit jūs redzat mūsu strateģisko mērķi, tātad klātienē 20% pakalpojumu un 80% no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem elektroniskajā vidē. 2-3 gadus atpakaļ man jāsaka, ja, mūsu esošā proporcija bija 20% elektroniskā vidē un 80% klātienē. Šodien es ar lepnumu varu teikt, ka jau pēc VZD GIS projekta īstenošanas mums esošā proporcija ir pamainījusies un patreiz jau 40%, varbūt drusku vairāk. Mūsu pakalpojumi ir pieejami elektroniskā vidē, bet tātad mūsu mērķis ir sasniegt šo 80% līmeni. Nedaudz pakavēšos un atgādināšu, jo palepoties mums Zemes dienestam arī patīk, jo tas ir būtiski pastāstīt citiem par saviem sasniegumiem. Ko tad mēs paveicām, milzīgu darbu paveicām Zemes dienas GIS projekta ietvaros. Mēs tātad ejot uz šo pakalpojumu elektronizāciju, esam radījuši daudzus jaunus pakalpojumus, kurus mēs piedāvājam klientiem ērtā veidā un piedāvājam tos un izvietojot tos dažādās valstī esošajās publiskajās vietnēs, tātad gan portālā Latvija LV, gan Ģeo Latvija LV, gan Kadastrs LV. Mums ir pieejami vairāki pakalpojumi un arī vairāk mūsu produkti, un galvenais ir tas, ka mēs neapstājamies tikai šī GIS projektu līmenī, bet mēs ar vienu liekam klāt arī šos jaunos produktus, publicējam gan ģeoportālā, gan Kadastrs LV, mēs publicējam jaunus pakalpojumus un jaunus produktus. Protams, mūsu lepnums ir mobilā aplikācija, kā mēs viņu saucam par Kadastrs LV portāla mobilo versiju. Tātad mēs esam padomājuši par klientu, tā skaitā arī jūs esat mūsu gan partneri, gan klienti, ja, iespēju lietot šo katru mūsu kabatā esošo mazo datoriņu un arī izmantot to gan mūsu darbu kontrolei, tātad pārliecināties, kā virzās jūsu jau pasūtījuma izpilde, gan arī elektroniskā vidē iesniegt dokumentus, gan pieprasīt pakalpojumus un komunicēt ar Zemes dienestu elektroniskā vidē. Mēs ļoti lepojamies ar to sadaļu Mans konts, kur mēs, es domāju, ar valsts ieņēmumu dienestu esam valstī otrie, kas šādu iespēju saviem klientiem piedāvā. Valsts kopumā vēl tikai domā par vienotās e-adreses izveidi. Ja? Tad Zemes dienests jau šādu iespēju klientam komunicēt mūsu virtuālajā klienta apkalpošanas centrā ir radījis.
Mūsu milzīgs izaicinājums jau kopš 2013. gada Zemes dienestā ir bijis dokumentu digitalizācija, arhīvu dokumentu digitalizācija. Kā jau jūs zināt, tad arhīva sistēma kopumā ietver gan digitālos datus, gan kadastra arhīvu dokumentus. Un bez šiem kadastra arhīvu dokumentiem mēs uzskatām, ka mūsu pakalpojuma attīstība nav iedomājama. Kādu laiku apakaļ, kā jau es teicu, 2-3 gadus mēs sapratām, ka tieši šie arhīvu dokumenti, kas mums bija pieejami mūsu klientiem un mums pašiem ar iekšējiem darba procesiem bija pieejami tikai papīra veidā, ir liels šķērslis pakalpojuma attīstībā un valsts pārvaldes attīstībā un efektivizēšanā. Tāpēc šī GIS projekta ietvaros tika izstrādāta šī digitālā dokumentu krātuve, un patreiz milzīgs mūsu izaicinājums ir uzpildīt šo krātuvi ar digitalizēt arhīvu dokumentus un piedāvāt tos mūsu klientiem, tā skaitā arī jums, valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem. Es gribētu teikt ar lepnumu, ka mums dokumentu digitalizāciju mēs veicam uz savu resursu bāzes. Mums nav piešķirti papildus finansējums šim darbam, bet neskatoties uz to, mēs ļoti čakli strādājam, tā skaitā pārveidojot savus iekšējos procesus, viņus tiešām veidojot pēc iespējas lētākus un optimālākus. Un lai mēs varētu digitizēt šos dokumentus pēc iespējas ātrāk uzpildīt to krātuvi. Mums apjoms, lai apmēram varētu saprast, mums digitalizējumu lietu apjoms ir apmēram 2 miljoni. Tā kā mēs saprotam, ka tas darbs nav paveicams 1 vai 2 gadu laikā. Tam ir nepieciešams ilgāks laika periods, bet jau patreiz mēs dienā digitalizējam apmēram 5,5 tūkstoši lapus, ja, un piedāvājam tātad šo elektronisko pakalpojumu gan portālā Kadastrs LV saņemt elektroniski jau digitizētos dokumentus vai pasūtīt dokumentus digitizācijai, kā arī no digitālās dokumentu krātuves mēs dokumentus izsniedzam jau valsts vienotai datorizētai zemes grāmatai. Un mūsu plāni ir arhīva dokumenti no klātienes uz elektronisko vidi. Tātad nedosim vairs dokumentus papīrā. Piedāvāsim tikai elektroniskā veidā. Un aicinu jūs domāt par to, kā jūs šos dokumentus varēsiet saņemt. Aicinu viņus lietot, domājot par savu sistēmu attīstību, ņemt vērā, ka zemes dienas digitizē dokumentus un arhīvu dokumentus varēs piedāvāt digitālā vidē. Mūsu tātad, kā jau šeit ir redzams, mēs plānojam nākamajā gadā izstrādāt web servisu dokumentu elektroniskai nodošanai. Viņu plānots palaist darbībai 18. gada sākumā, ja, un tas būs domāts dokumentu elektronisku nodošanu citām informācijas sistēmām. Pirmā droši vien jau rindā stāv BIS, ja, to mēs atceramies, zinām un uz to arī strādājam. Par kadastra datiem. Šodien konferencē ir paredzēta, manuprāt, vesels lasījums, vesels priekšnesums par to, kādus rezultātus kādus secinājumus mēs izdarījām pēc klientu aptaujas, tā skaitā arī jūsu aptaujas, ja. Tad es īsti varētu pieskarties tam, pateikt, secinājums bija arī tāds, ka kadastra dati ir sarežģīti. Un īstenībā to jau mēs zinājām arī pirms aptaujas. Jo strādājot ikdienā kopā ar jums, kā mūsu klientiem,
mēs sapratām, ka nav tik vienkārši šos datus interpretēt, implementējot tos savās sistēmās. Un arī nav tik vienkārši radīt datu izsniegšanas veidu un datu izsniegšanas vai datu kombinācijas izsniedzot šos datus tā, lai klientam viņi būtu pēc iespējas vienkāršāk interpretējami. Jau domājot par šo jautājumu, jau vairākus gadus atpakaļ mēs nonācām pie kadastra datu bloku principa. Tas ir standartizējot šo datu izsniegšanu tādā veidā, ka dati tiek grupēti datu blokos. Tas mums deva iespēju, tā ir zināmā mērā denormalizēta datu struktūra, un tas mums deva iespēju arī operēt ar šiem blokiem, kā tādiem maziem klucīšiem, maziem modulīšiem, veidojot jaunus pakalpojumus. Tātad saliekot blokus dažādās kombinācijās, mēs varam veidot šo bloku kombināciju konkrētam klientam piemērotu. Taču mēs tātad attīstot savus pakalpojumus plānojam palikt pie šī principa kadastra datu bloki, taču kadastra datu bloki nav sastindzis organisms. Šeit esmu mēģinājusi grafiski attēlot, ka mēs tos blokus varam dalīt, pamatojoties uz jūsu vēlmi, uz jūsu interesi, kādi dati jums ir jāsaņem. Mēs varam šos blokus no viena bloka veidot vairākus citus blokus, kā arī mainot katra konkrēta bloka datu saturu. Tādā veidā, lai tā informācija, šie dati jums būtu vieglāk interpretējami. Protams, neviens no mums nevar cerēt, ka mēs radīsim katram klientam individuālu datu izsniegšanas standartu. Nē, kolēģi, nepārprotiet, tā tas nebūs, bet šie datu bloku standarti, tātad jau tagad mēs domājam, strādājot pie jauniem normatīviem, strādājot pie jaunām datu apmaiņām, par to, kā vienkāršot vai kā radīt blokus vieglāk interpretējams. Telpiskie dati, jā. Telpiskie dati, tas ir mūsu vadmotīvs, bijis vairākus gadus strādājot pie GIS projekta. Tātad, datnēm uz servisiem, ko lai vairāk saka. GIS ietvaros mēs esam, jūs jau droši vien visi esat iepazinušies, gan mājaslapā, gan GeoLatvija, gan portālā Latvija LV ir pieejama informācija par mūsu jaunajiem servisiem, un tālāk arī prezentācijās man kolēģi pieskarsies šim jautājumam sīkāk. Nākošais, es gribētu teikt, milzīgs izaicinājums, un ne tikai zemes dienestam, bet arī visai valsts pārvaldē, es ceru, ka te ir arī VRA pārstāvi, ir šī koplietošanas infrastruktūras izmantošana. Zinām, ka patreiz ir varbūt vairāk jautājumu nekā atbilžu par šo tēmu, bet zemes dienests vienmēr ir atbalstījis šo virzienu, saprotot, ka virziens ir pareizs. Varbūt mums visiem kopā ir vairāk jāstrādā, vairāk jāatbalsta un jāsekmē tās institūcijas darbs un virzība, kas atbild par šo koplietošanas infrastruktūras sagatavošanu un darbību, tā, lai mums visiem būtu ērti strādāt. Varbūt neteiksim nē, jo ir taču problēmas šodien. Padomāsim par to, ka kā mums iesaistīties kopā ar VRAM, kopā ar BRA, varbūt šīs koplietošanas infrastruktūras izveidē. Būsim atbalstoši, jo virziens perspektīva ir pareiza. Tāpēc arī zemes dienas strādājot pie jaunajiem pakalpojumiem un jaunu sistēmu attīstības, domā par šo koplietošanas infrastruktūras izmantošanu. Jau tagad vienkārši atgādināšu, ka strādājot pie
GIS projekta ietvaros mēs izmantojam gan koplietošanas moduļus, tādus kā maksāšanas moduļi, tādus kā autorizācijas moduļi. Vienotajā viss, tātad šajā koplietošanas infrastruktūrā viss, kas ir domāts valsts un pašvaldību iestādēm, ir izvietots arī mūsu pēdējais jaunais pakalpojums, ko izmanto visas pašvaldības. Tas ir kadastra dati valsts un pašvaldību iestādēm, kur var saņemt datus par objektu, visas valsts, par kadastra objektiem, par personai piedarošiem kadastra objektiem visas valsts teritorijā. Mēs plānojam, pagaidām to izmanto tikai pašvaldības, mēs plānojam šādu pakalpojumu piedāvāt arī tām valsts iestādēm, kuras pagaidām ir portāla Kadastrs LV bezmaksas datu lietotāji, bet arī, un tas būs jau šogad noteikti, bet arī pie šī jautājuma sīkāk pieskarsies mani kolēģi tālākās prezentācijās. Domājot par to, ka kadastra dati ir sarežģīti dati, jūs man visi piekritīsiet noteikti, jā. Mēs savā sadarbības laikā ar jums, jau mums kopīga sadarbība ir ilgstoša sadarbība pieredze diezgan liela uzkrāta, un vēlreiz mēs to sapratām arī klientu aptaujas laikā, ka Zemes dienestam ir jāpalīdz mūsu datu lietotājiem interpretēt šos datus un implementējot tos savās sistēmās. Tādēļ mūsu viens no nākotnes, jau pateikts šodienas, saukļiem ir, mēs atbalstam kadastra datu lietotājus. Un Valsts zemes dienests plāno datu apmaiņas līgumos iestrādāt vēlmi, par to, ka Valsts zemes dienests saskaņos kadastra datu interpretāciju kadastra datu lietotāju sistēmā. Tātad mēs esam sapratuši to, ka daudz lielākas pūles patērējam, gan mēs kā valsts iestāde, gan arī sabiedrība bieži vien ir neizpratnē tajos gadījumos, ka klients varbūt, ņemot vērā kadastra datu sarežģītību, ir nedaudz neprecīzi interpretējis šos datus savā pakalpojumā, savā produktā. Un tas bieži vien pēc tam prasa daudz lielākas pūles mums labot šo situāciju un arī izmaksas, nekā jau sākotnēji iesaistīties un sekmēt klientu izpratni par mūsu datiem. Ļoti nedaudz gribu, man vēl laiks ir vēl, jā, labi minūte. Ļoti nedaudz gribu pieskarties tiem jautājumiem, kā vienmēr tas pats svarīgākais un interesantākais ir prezentācijas beigās, jā, un tie ir kadastra datu izmantošanas nosacījumi. Kā jūs jau visi zināt, tad zemes dienests līgumos par datu apmaiņu, datu izplatīšanu iekļauj šos datu izmantošanas nosacījumus. Kadastra sistēmu mēs uztveram kā vienotu tekstu un telpisko datu sistēmu, un tādēļ šos nosacījumus mēs attiecinām gan uz teksta, gan uz telpiskiem datiem. Un mēs arī turpmāk šādu praksi piemērosim, ja? Un patreiz jau, es zinu, kad arī valsts līmenī tiek strādāts, ir izveidota darba grupa, kas strādā pie normatīvu projektu par teksta datu, nosauksim to licencēšanu, ja? Atļauju izsniegšanu darbam ar teksta datiem, jo patreiz, kā mēs visi zinām, normatīvai paredzēta atļauju izsniegšana telpiskajiem datiem. Tagad pats būtiskākais. Sīkāk pieskaršos šajos nosacījumos, mēs iekļaujam gan personas datu aizsardzības prasības, gan sistēmu drošības prasības, bet pats būtiskākais ir, tātad ir tie nosacījumi, ko tad mūsu klients, kas saņem datus, var darīt ar tiem datiem. Un šeit ir jārunā par datu atvēršanu.
Runājot par datu atvēršanu, man zemes dienests patreiz ir iesniedzis jaunās politikas iniciatīvas adrešu datu atvēršanai. Mēs paredzam, ja tiks piešķirts attiecīgs finansējums, ka mēs varēsim tuvākā laikā pilnībā valsts informācijas sistēmas adrešu reģistra datus padarīt par pilnībā atvērtiem, ar to saprotot vienu no aspektiem bez maksas. Ja? Protams, ir otrs būtisks faktors vai būtisks aspekts atvērtiem datiem, tie ir atvērto datu formāti, bet šeit es vairāk pieskaršos tam maksas jautājumiem. Tātad adrešu dati jau mēs plānojam un pie tā strādājam, tuvākā laikā varētu būt atvērti. Cerams, ka valdība mūs atbalstīs. Runājot par kadastra datiem, ģeotelpiskos datu attīstības koncepcija patreiz neparedz pilnīgi kadastra datu atvēršanu, bet neskatoties uz to, GIS projekta laikā mēs esam izstrādājuši produktus, kur būtiski ir paplašināts publiski bez maksas pārlūkošanai pieejamais datu apjoms. Es domāju, ka jūs visi atceraties, bet labāk neatceraties. Pirms GIS-a to produktu, kas mums bija, kā mēs attēlojam ģeotelpiskos datus, ja, ka mums bija uz satelīta kartas fona, bija attēlots punkts, kur aptuveni atrodās meklētais kadastra objekts. Tad tagad šeit arī slaidā jūs redzat, un es domāju, ka jūs visi esat gan mobilā aplikācijā, gan portālo, gan datorā esat mēģinājuši lietot kadastras LV, un redzat jau, ka mūsu datu apjoms bezmaksas attēloto, mēs esam būtisku datu daļu jau atvēruši. Un šajā sakarā es gribētu uzsvērt, ka datu izmantošanas nosacījumos mēs klientiem atļausim izmantot kadastra datus savos produktos un pakalpojumos bez maksas tādā apjomā, kādā tie pieejami portālā Kadastrs LV. Un otrs tās nosacījums, kas arī tiks iekļauts, tātad tas ir, ka produktos būs jānorāda šī saite uz portālu Kadastrs LV, kur par konkrēto objektu būs pieejama plašāka informācija. Un nobeidzot savu prezentāciju, es gribētu atgādināt to, ko ģenerāla direktora teica jau, ja, kad valsts pārvalde nestrādā sev. Valsts pārvalde strādā sabiedrībai. Zemes dienests plāno šos jaunos produktus un jau esošos produktus piedāvā elektroniskajā vidē. Mēs aicinām jūs apmainīties ar mums datiem elektroniskā vidē, saņemt tos elektroniskā vidē daudz vairāk un aicinām padomāt par klientu, nepieprasīt viņam papildus informāciju, papildus iesniedzamos dokumentus, bet padomāt par to, bet varbūt, ka tomēr tajā kadastrājas datu apmaiņas ietvaros var šo informāciju jau saņemt. Un atcerēsimies visi, ka tā ir valsts informācijas sistēma un ka tai var uzticēties. Kadastra dati ir uzticami. Un mums visiem kopā būtu jāstrādā pie tā, kad mazināsim administratīvo slogu. Tas nav tikai tāds skaists sauklis. Tas ir īstenībā tam apakšā slēpjās mūsu visi. Mēs arī esam Latvijas pilsoņi un arī vēršamies valsts iestādē ik pa brīdim. Un es palieku ļoti dusmīgi, man prasa zemes grāmatas apliecību atnest papīra veidā, piemēram. Bet ļoti nereti tas tā notiek. Ļoti nereti. Tāpēc atcerēsimies šo bildi. Es arī esmu kopā ar viņu varētu būt, ja man prasa zemes grāmata apliecība, tad es jūtos tāpat. Tāpēc nedarīsim tā kopā, domāsim par mūsu klientu un apmainīsimies, mazināsim administratīvo slogu, apmainīsimies ar datiem un dokumentiem elektroniski. Paldies! Paldies, Līgai! Tad sāksim konferences darbu. Konferences darbs ir organizēts 3 sesijās.
Katras sesijas sākumā aicināšu sesijas runātājus ieņemt vietus prezidijā. Un šajā sesijā pirmajā runāsim par aktualitātēm kadastra jomā. Un, kā jau es minēju, jautājumus par prezentācijām uzdosim pēc visiem ziņotājiem. Tātad jautājumu un atbilžu sadaļā aicinu būt aktīviem un izmantot šo iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus par tēmām. Un tad sāksim. Ziņotājiem informācija 2 minūtes pirms atvēlētā laika beigšanās, tad būs zvaniņa signāls, ka tā kā ir laiks beigt savu runāšanu, kaut arī varbūt gribas runāt ilgāk, jo runātāji mums šodien ir ļoti daudz. Tad dodu vārdu Valstzemes dienesta kadastra departamenta kadastra metodikas daļas vadošai metodikas ekspertei Evitai Lujānei, un viņa stāstīs par kadastra kartes precizitāti un tās izmantošanu citās informācijas sistēmās. Tēmu esam izvēlējušies tādēļ, ka šobrīd kadastra kartes status ir nedaudz mainījies no pārskata kartes, un kadastra datu lietotāju vēlme šo karti izmantot ir jau tā kā citām, precīzākām vajadzībām. Tādēļ Evita pastāstīs par kartes izveidošanās tā kā nelielu vēsturi un pastāstīs, kā mēs rekomendējam karti izmantot savās informācijas sistēmās, lai nebūtu savstarpēji pārpratumi, kā mums nereti īpaši šogad ir nācies dzēst zināmā mērā ugunsgrēkus attiecībā uz pārpratumiem, kas ir cerēts no kartes sagaidīt. Vārds Evitai. Labdien! Es ceru, ka visi mēs esam iesildījušies, klausoties jau šīs te iepriekšējās prezentācijas. Un, kā jau Jana minēja, kadastra kartes veidošanās vēsture ir sarežģīta, tās precizitāte ir atšķirīga, un kadastra karte, jeb kadastra grafiskie dati, nekādā gadījumā nav nošķirami no teksta datiem un vienmēr ir izmantojami kopā, un tāpēc arī viņiem ir tik liela nozīme. Un tātad par šo te kadastra kartes precizitāti. No sākuma nedaudz tāds sausais ievads ministru kabineta noteikumos, kas tad ir definīcija, kas tad ir kadastra karte. Tātad kadastra karte ir digitāla pārskata karte par zemes vienību būvju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienības daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Tās veidošanai izmanto digitālos nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas datus vektoru datu formātā. Un tā kā viens no kadastra kartes un kadastra datu pamata objektiem ir šī zemes vienība, tad arī nākamie slaidi būs sākumā par šīm zemes vienībām. Un ko tad mums pasaka normatīvie akti attiecībā uz zemes vienībām? Kad kadastra objektus kadastra kartē attēlo atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas precizitātei, ņemot vērā augstākas precizitātes kadastrālās uzmērīšanas datus un ievērojot šādas prioritātes. Tātad visprecīzākā zemes vienība robežu uzmērīšanas veids ir šī uzmērītā zemes vienība, tālāk jau seko šī ierādītā zemes vienība un visneprecīzākā ir šī projektētā zemes vienība, jeb zemes vienība, kurai vispār nav notikusi robežu noteikšana. Tātad vēsturiski, sākot no 91. gada, kad iesākās zemes reforma Latvijas brīvvalsts laikā, līdz aptuveni 2007. gadam, zemes vienība robežas lauka apvidū varēja noteikt ar mērlenti un mērcirkuli. Protams, varēja izmantot arī teodolītu, bet teodolītu nebija tik daudz katram, un tātad pamatā staigāja mērnieki tajā laikā ar mērlentēm un mērcirkuļiem. Ciemos un pilsētās, jā, tas bija teodolīts. Un zemes vienība robežas tika noteiktas faktiski šo teodolītu
koordinātu sistēmās. Tātad gan tā bija vietējā koordinātu sistēma, gan brīvā koordinātu sistēma, gan LKS 92 koordinātu sistēma. Šis te zemes robežu noteikšanas veids vēsturiski ir mainījies visvairāk. Tāpēc arī ar šīm te zemes vienību robežām, ar šo te zemes vienību robežu precizitāti iespējams ir vislielākās problēmas un nesaprašanas. Šodien tātad nemēram mēs vairs ar mērcirkulī, ne ar mērlentu, bet ar elektroniskiem tahimetru vai ar GPS ir atļauta arī tālispēte tām robežām, zemes vienību robežām, kas noteikts pa dabiskiem situācijas elementiem. Un koordinātas arī tiek noteikts tikai LKS 92 koordinātu sistēmā. Lūk, daudziem šis ir pazīstams attēls, jo šis ir fotoplāns, ko faktiski var uzskatīt par kadastra kartes veidošanas sākuma gan kartogrāfisko pamatni, uz kuras tika attēlotas šīs te ierādītās robežas. Bet jau sākotnēji, jau 90. gadu sākumā šī kartogrāfiskā pamatne jau bija novecojusi. Jo šis te aerofoto uzņēmums tika uzņemts 70. gadu sākumā, uzlīmēts uz alumīnijas sloksnes un arī notika dešifrēšanas darbi apvidū. Arī šie te dešifrēšanas darbi nevienmēr bija kvalitatīvi, jo, protams, pastāv cilvēciskais faktors, bija cilvēki, kas gāja dabā dešifrēt, bija cilvēki, kas dešifrēja smuki kabinetā, jo arī no šī te materiāla var redzēt, kur ir, teiksim, vai ceļš vai grāvis, bet nevienmēr tas tā izrādījās dabā, kā bija dešifrēts kabinetā. Un tātad jau šis te kartogrāfiskais pamatne bija jau novecojusi, slikti dešifrēta ar kropļojumiem planšetes stūros. Un atsevišķās vietās ap militāriem objektiem viņa jau bija apzināti izgatavota maldinoša. Un zemes vienību robežu attēlošana fotoplānā notika tātad ar sarkanu tušu, pamatā identificējot attālums no situācijas elementiem, atliekot ar mērcirkuli no šķērsmēroga, lai varētu atlikt šīs te milimetru desmitdaļas. Tāds bija šis te kadastra kartes iesākums, un šo varētu uzskatīt par manuālo kadastra karti. Tātad digitālā kadastra karte faktiski sākās tikai 2001. gadā. Šeit ir iekopēts, slaidā ir iekopēts teksts no vēsturiska materiāla, no kadastra kartes nolikuma. Visus šos te materiālus, no kuriem bija iespējams veidot šo kadastra karti, es nenosaukšu, bet to ir ļoti daudz. Un kāpēc viņi ir iekopēti šis slaids? Tāpēc, lai jūs saprastu, ka šī kadastra karta ir veidojusies puzles veidā ar dažādas precizitātes, no dažādas precizitātes materiāliem, jo tātad sākotnēji tie bija fotoplāni, tad sakoja ortofotokartes, mērniecības metodas mainījās. Un kadastra karte ir izlīdzinātā kadastra karte. Un, lai to visu savienot kopā, bija jāveic darbs, un rezultāts ir tāds, kādu jūs viņu šodien redziet. Tālāk nedaudz par šīm te, tā kā pirmajā slaidā bija šīs dažādās precizitātes, tad tālāk ir slaids. Slaidi būs, kas tad ir šī katra robeža. Un tātad pamats, no kā sāka veidoties kadastra karta, ir šī te ierādītā robeža. Tātad tā ir apvidū noteikta robeža, izmantojot grafiskās projektēšanas materiālos veiktos attālumu mērījums līdz situācijas elementiem un robežlīniju leņķu mērījums. Tātad ir jāsaprot, ka pamatā, laikam jau iepriekš minēja, kad šie te attālumi tika atlikt no situācijas elementiem. Un atkarībā no tā, cik šis te situācijas elements bija precīzi fotoplānā, vai bija labi dešifrēts, tik precīzi arī tika uzlikta šī te robeža. Konkrētā slaidā jūs redzat tātad, kāds izstījās šis te robeža attēlojums uz fotoplāna, un blakus, kā tas ir šodien attēlojās portālā Kadastrs LV. Šis ir labais gadījums, īpašas atšķirības nav.
Bet nākamais slaids, ja jūs redzat, tad šeit ir tātad fotoplānā, kur ļoti skaisti visi sazīmēts, tātad robežas ir noteiktas pa ceļa malu, savukārt jau ortofoto šīs robežas jau aizpeld. Protams, atkal ir šai informācijai jāpieiet kritiski, jo varbūt šeit ir notikusi ceļu rekonstrukcija, vai varbūt tas ir tomēr bijis vēsturiski slikti dešifrēts un uzņemts, izgatavots šis te fotoplāns. Uzmērītās robežas, tās jau mēs varētu uzskatīt par tādām kā precīzākām robežām, bet jāņem vērā, ka uzmērītās robežas kadastra kartē, tās jau ir šīs te robežas, kas ir, kur mērījumi veikti ir 3 koordinātu sistēmās, gan brīvā koordinātu sistēmā, gan vietējā vai LKS 92 koordinātu sistēmā. Un kadastra kartē robežas ir attēlotas ievadot koordinātus no plāniem vai no zemes kadastrālās uzmērīšanas vektoru datnēm. Bet tātad, ja šī te robeža tika uzmērīta brīvā koordinātu sistēmā vai vietējā koordinātu sistēmā, šī robeža vairs nebūtu nav tik precīza, jo faktiski gan šī te ir ļoti tātad neprecīza šī te vietējā koordinātu sistēma un brīvā koordinātu sistēma, tātad, protams, atbilst malu garuma zemes vienību, arī leņķi, bet kadastra kartē viņi ir iegrozīti. Tātad šīs te koordinātas nebūtu nav tik precīzas, un arī tas ir jāņem vērā, izmantojot kadastra karti. Un tātad projektētā robeža. Projektētās robežas. Tātad tās ir tām zemes vienībām, kurām nav veikti mērniecības darbi, un tā skaitā tās, par kurām pieņemt lēmumu par zemes piešķiršanu lietošanā, atzinumu par īpašumu tiesībām, arī pašvaldībām un valstī piekritīgās zemes un citas, un kadastra kartē robežas attēlotas no tiesiskā pamatojuma dokumentu grafiskajiem pielikumiem. Grafiskie pielikumi ir dažādā kvalitātē. Gan tie ir tātad brīvmākslinieku cienīgi veikumi uz balts papīra lapas, gan šie te ir sākotnēji ortofoto, gan šie te ir vecie zemes ierīcības projekti, tad reformas sākuma laikā izgatavotie zemes ierīcības projekti. Un šeit ir arī tālāk neliels piemērs, kāds ir šis te grafiskais pielikums un kāda ir šis te robeža attēlojums kadastra kartē. Bet, par laimi, jāsaka, ka daudzos gadījumos, ja šī te pati zemes vienība nav mērīta, tad ir mērīts pierobežnieks. Un ja pierobežnieks, teiksim, jau ir veikta viņam šī te instrumentālā uzmērīšana, tad šī robeža jau arī projektētai zemes vienībai, kas nav vēl mērīta, ir precizējusies. Bet, tur, kur nav veikta šī instrumentālā mērīšana vai tur ir tikai ierādīšana, šīs robežas ir ar viszemāko precizitāti. Tātad nākamais ir jāņem vērā ne tikai šos te kartogrāfiskās pamatnes neprecizitāti, bet arī šīs te pieļaujamās nesaistes, kas ir normatīvos aktos noteiktas, šai gadījumā konkrētie zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi, kur arī ir pieļaujams šīs te atšķirības, jeb neprecizitātes atkārtot noteiktām robežām. Teiksim, ja zemes vienība ir bijusi ierādīta, un tā ir lielāka par 0,5 hektāriem, un šodien tiek atkārtot uzmērīta, tad šī pieļaujamā platība atšķirība ir pat līdz 20 metriem. Bet jāņem vērā, ka šī platība atvainojiet, ka šī platība atšķirība ir jānosaka tādējādi, ka ir šis te konstruētais punkts, ko konstruē pēc grafiskajiem materiāliem, un ir šis te apvidū noteiktais punkts, ko ir noteicis mērnieks. Un tā kā šī te attālums no situācijas elementa, šai gadījumā es biju domājis grāvis stūri, konstruētam punktam ir 15 metri, bet šīm te apvidū noteiktam ir 19 metri, un faktiski šī attāluma atšķirība ir tikai 4 metri, tad viņš ir šajā te pieļaujamās nesaistes robežās. Savukārt ierādītām zemes vienībām, kas ir mazāks par 0,5 hektāriem, šī te pieļaujamā platība, pieļaujamā atšķirība garumiem ir līdz 1 metram zemes vienības robežas garumam.
Savukārt uz instrumentāli uzmērītām zemes vienībām šī atšķirība ir nedaudz savādāka, atkārtoti nosakot šo te robežu punktu LKS 92 koordinātu sistēmā. Tas ir, kad mērnieka atkārtot noteiktais punkts pilsētās ietilpst 12 cm robežās, tad šī te ir uzskatām par pieļaujamo nesaisti, un mērniekam ir jāizmanto cita mērnieka iepriekš noteiktā punkta koordināti. Ja šī atšķirības starp šiem abiem šodien noteiktā mērnieka un iepriekš noteiktā mērnieka robežu punktu ir šie 12 cm. Attiecīgi, ciemos šis te attālums jau ir 20 cm, un lauku apvidos tie 40 cm. Savukārt brīvā koordināta sistēmā, kas attiecās uz malu garumiem, šis jau ir, uz koordinātu noteikšanu, šis jau ir šie paši lielumi tikai dubultā. Tātad pilsētā tie ir 24 cm, ciemā tie ir 40 cm un lauka apvidū tie ir 80 cm. Tātad nākamais slaids ir kadastra kartes izlīdzināšana. Šajā konkrētajā slaidā ir attēlotas ar sarkano krāsu tātad ierādītās zemes vienību robežas no 2004. gada. Savukārt ar šo te zilo krāsu tās ir robežas, kas ir īsti vairs neatceros, bet 14. vai 15. gads. Un te jūs redzat, kad ir neteiksim mainījušās, bet kāda ir atšķirīga konfigurācija starp šīm te ierādītām zemes vienību robežām un uzmērītajām zemes vienību robežām. Jo faktiski šis ir viss iepriekšējais, ko es stāstīju, jo uzmērot šīs zemes vienības robežas, iespējams tie ir tie paši robežu punkti, kas ir pirmreizēji noteikti, bet tie ir neprecīzi attēloti gan šī te kartogrāfiskās pamatnes dēļ, gan pieļaujamās nesaistes dēļ, un šīs zemes vienības konfigurācija ir mainījusies, un līdz ar to ir mainījusies līdz arī platība. Un tāpēc arī mēs saucam šo te kadastra karti par izlīdzināto kadastra karti, un tas ir tas, ko es stāstīju pirmā slaidā, kad kadastra karti ir pieļaujams izlīdzināt par precīzāko uzskatot šo te uzmērīto zemes vienības robežu, tālāk sako ierādītā, un tad pavisam šī te neprecīzākā ir projektētā. Nedaudz par statistiku. Faktiski, es jums esmu izstāstījusi, kādas tad ir, kas šīs ir par precizitātēm un kā viņas ir jāvērtē. Un joprojām laukos ierādīto zemes vienību īpatsvars ir vislielākais, tie 50% no visām. Uzmērītās tātad ir 35% un projektētās ir 15% tikai. Pilsētā šis rādījums ir krietni labāks, jo jau sākotnēji nevarēja tātad šo te izmantot ierādīšanas metodi, lai gan kā redzat pēc grafika, tas ir tomēr 1%, kas kaut kādu iemeslu pēc pilsētās arī ir šīs te ierādītās zemes vienības. Nedaudz vēl par zemes vienības juridisko un kadastra kartes platību. Jo, ja nezinot šo te vēsturi, ir ļoti grūti saprast, kāpēc robežplānā ir viena platība, un, teiksim, kadastra kartē, jeb grafiskajā pusē vai pat dabā ir cita platība. Tātad ir iepriekš jau minētie iemesli, un kā arī zemes vienības juridiskā platība ir šī mērnieka noteiktā zemes robežu plānā attēlotā platība, kas ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmas teksta datos, attēlota portālā Kadastras LV, uz kuri nostiprināts īpašuma tiesības zemes grāmatā. Tā tiek izmantota kadastrālās vērtības noteikšanai nodokļa aprēķinam. Un ja šī ir te ierādītā zemes vienība, tad vienmēr arī kadastra subjekts, jeb īpašnieks ir par to informēts, jo viņam ir uzraksts uz viņa plānu, ierādītā plāna titulapā, kad izpildot robežu uzmērīšanu, platība var tikt precizēta. Līdz ar to tam nav jābūt tādam pārsteigumam, kad šī te juridiskā platība
atšķirās no šīs grafiskās platības. Un savukārt zemes vienības platība kadastra kartē, tā ir tikai grafiskā platība. Platība nav precīza kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes vienībām, kur robežas noteikts ar ierādīšanas vai projektēšanas, vai projektētas viņas ir. Un šī tā kā kadastra kartes platība arī netiek izplatīta un netiek izmantota. Bet nevienam to neaizliedz izmērīt, vai tas ir īpašnieks, kurš to mēra dabā, vai var izmērīt grafiski mūsu pašu grafiskajos datos, kadastrā portāls LV, vai varbūt institūcijām nodotajos datos. Bet šobrīd mēs faktiski turamies pie šīs juridiskās platības. Tātad šis lielais veltījums bija zemes vienībām, bet bez zemes vienībām mums ir nākamais lielais objekts, par kuru būs tikai daži slaidi. Šīs būves kadastra kartē. Arī ar būvēm šīs te noteikšanas vai uzmērīšanas precizitātes ir atšķirīgas. Un kadastra kartē faktiski būves tika zīmētas sākot ar 2002. Gadu, pamatā tika uzpildītas, un vēsturiski šī te būves kontūra tika ģeneralizēta. Un kāpēc? Tāpēc, ka nebija šo te vektora datu, un šo būves kontūru vajadzēja atlikt no papīra materiāliem. Tas bija pietiekoši sarežģīti, un tāpēc netika atlikti dažādi izvirzījumi būvju, bet šī kontūra tika ģeneralizēta. Un, ja mums zemes vienību pārklājums pa visu Latviju kadastra kartē ir 100% no teksta datiem, tad faktiski visas kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes vienības, tad attiecībā uz būvēm tie 99%. Tātad 99% no kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrētām būvēm mums ir attēlots, bet nebūtu nav jāuztver, ka tas ir 99% no tām būvēm, kas ir dabā. Dabā ir krietni vairāk, un mums ar vienu nāk klāt katru mēnesi jaunas būves, kas nav reģistrētas kadastra informācijas sistēmā, gan pamatojoties uz būvju kadastrālās uzmērīšanas materiāliem, gan uz dažādos savādākos veidos. Un te labi var redzēt vai nevar redzēt, tā violetā būvība, tā ir šī te ģeneralizētā, un savukārt sarkanā tā ir šī te uzmērītā. Es ātri par šīm te vektorizētajām, jeb violetā krāsā būvēm, arī tās vēsturiski tika zīmētas, jeb atlikts no dažādiem materiāliem. Un tās ir gan stereovektorizētās ar šo te stereodigitizēšanas metodi iegūtās, gan tātad no šiem te manuāli sagatavotajiem dokumentiem, gan faktiski šīs ir arī schematiski attēlotās būves. Uzmērītās tās ir no zemes kadastrālās uzmērīšanas materiāliem ņemtās. Jā. Tad ir arī šodien mums ir mainījušos būves iegūšanas veidi. Un kadastra kārtē mēs šobrīd attēlojam gan no zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, tad gan no būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, gan no deklarācijām un izpildu mērījumiem. Un beidzamais slaidiņš. Nav beidzamais, priekšpēdējais. Ir arī neliela statistika. Sadalīts par ēkām un inženierbūvēm. Tātad ēkas mums ir 41% uzmērītās, 58% mums ir vektorizētās ēkas, un 1% mums ir šīs te schematiski attēlotās ēkas, kas faktiski nāk no šīm te deklarācijām, kur pa kartogrāfisko pamatni ir izmantots neprecīzs kartogrāfiskais materiāls. Un nav iezīmēts 0%, tur ir īstenībā 0, kaut kas. Bet, tā kā mēs apeļojam uz veseliem skaitļiem, tad viņš neparādās. Inženieru būvis savukārt ir savādāka situācija, kāda uzmērītās ir tātad šis te 13%, vektorizētās 34%, schematiski 12% un 41% inženieru būvi, kas ir reģistrēts kadastra teksta datos, mums kadastra kartē nav iezīmētas. Jo kadastra kartē mēs attēlojam tās inženieru būvis, kurām ir šis te laukums. Tātad tur nav līnija veida inženieru būvis, iespējams vēl kādas citas. Un tad gandrīz pēdējais slaids, mēs atgriežamies pie šīs te kadastra kartes definīcijas. Un tagad jūs jau droši vien ar savādāku izpratni mēs varam lasīt šo te normatīvajos aktos
noteikto definīciju, kas tad ir kadastra karte. Tad digitāla pārskata karte par zemesvienību būvi, nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu un zemesvienību daļu savstarpējo izvietojumu. Man ļoti jāatvainojās, jo es nepaspēju pastāstīt par apgrūtinājumiem un zemesvienības daļām. Paldies! Paldies! Papildus Evitas teiktajam gribu pieminēt, ka ne visās Eiropas valstīs ir 100% zemesvienību pārklājums kadastra kartē, un ar to mēs ļoti lepojamies. Un Eiropas kolēģi mums dažkārt jautā, kā mums tas ir izdevies un ar kādiem līdzekļiem tas ir panākts. Un attiecībā uz to, kad atrast, kur īpašums atrodas un sasaistīt ar īpašumu tiesībām šim nolūkam, kadastra karte noteikti ir izmantojama pilnā mērā, un tad attiecīgi citām vajadzībām izmantošanai informācijas sistēmās, tad ņemot vērā Evitas stāstīto vēsturisko situāciju, kā kadastra karte ir veidojusies, un, protams, droši konsultējoties ar mums un pārnājot šo situāciju un vajadzību attiecībā uz kartes izmantošanu savās sistēmās, laipni aicināti, ja tāda nepieciešamība ir. Turpinām darbu un tālāk dodu vārdu uz Valsts zemes dienesta kadastra departamenta būvju kadastrālās uzmērīšanas vadošajam metodikas ekspertam Intam Pīrāgam, un Ints stāstīs par datu apmaiņu starp Valsts zemes dienesti informācijas sistēmām un būvniecības informācijas sistēmu šodien un nākotnē. Lūdzu. Labrīt. Ja Evita vairāk vai mazāk stāstīja par vēsturi, tad es pastāstīšu par šodienu un nākotni. Par Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu, datu apmaiņu ar būvniecības informācijas sistēmu. Kā ir šodien? Šodien mēs esam jau nodrošinājuši uz būvniecības informācijas sistēmu, mēs padodam valsts adrešu reģistra tekstu un telpiskos datus. Padodam arī kadastra tekstu un telpiskos datus izmantošanai būvniecības informācijas sistēmā būvvaldēm lēmumu pieņemšanai. Kā arī pagājušā gadā mēs uzsākām jaunu procesu, pilnīgi jauns process būvniecības procesa ietvaros. Tā ir būve pirms reģistrācija kadastrā no būvniecības informācijas sistēmas. Un jau ilgstoši, jau no pirmsākumiem, principā, šīs te iestādes un sistēmas savstarpēji apmainās ar informāciju, bet šo te informāciju pārnēsā pats subjekts. Viņš veic kurjeru funkcijas, viņš nes uzmērīšanas lietas no Valsts zemes dienesta uz būvvaldi, no būvvaldes nes aktus un izziņas un cits dokumentus uz Valsts zemes dienestu. Nu, šodien tā situācija ir tāda, bet nākotnē tā kā plāns šo te mainīt. Sīkāk par katru nododamo datu kopu. No valsts adrešu reģistra mēs nododam uz visu teksta datus, kas satur adresācijas objektu nosaukums un numurus, kā arī nododam telpiskos datus, adresācijas objektu robežas, viduslīnijas un punktus. Un būvniecības informācijas sistēmā reģistrējot būvniecības lietas, principā var izmantot tikai un vienīgi tādas adresācijas objektus, kuri ir reģistrēti adrešu reģistrā. Nav iespējas brīvā formā piefiksēt objektu adreses. Līdz to ir nodrošināts saites starp šīm te informācijas sistēmām viennozīmīga. No kadastra mēs nododam praktiski visu kadastra informācijas sistēmas datus, teksta datus, nododam par nekustamiem īpašumiem, par zemes vienībām un zemes vienības daļām. Nododam arī par būvēm, telpu grupām un arī par personām. Kā arī nododam būvniecības informācijas sistēmai telpiskos datus, kadastra karti, kas satur kadastra apzīmējums, zemes vienību un zemes vienības daļu robežas, būvju robežas, kontūras un arī ceļu servitūtu robežas.
par jauno procesu, ko es minēju iepriekš, par būvi pirmsreģistrāciju no būvniecības informācijas sistēmas. Kas vispār ir pirmsreģistrācija? Pirmsreģistrācija ir kadastra apzīmējuma piešķiršana būvei. No būvniecības informācijas sistēmas to veids gan jau dabā esošām būvēm, kurā plāno veikt būvdarbus, bet šī būva nav reģistrēta kadastra informācijas sistēmā, kā arī plānotām, iecerētām būvēm, kuras vēl ir tikai ieceres izskatīšanas un stadijā un plānojās to būvniecību, bet faktiski šie objekti vēl nav ne apvidū, ne kadastrā. Kā arī sīkāk nedaudz par to pirmsreģistrācijas procesu, kad tad, kad subjekts vēršās būvvaldē ar savu ieceri, viņš norāda, kurā vietā, cik būves, kādas būves plāno būvēt. Šie dati tiek fiksēti būvniecības informācijas sistēmā, kur šos te galvenos rakstura lielumus pēc tam no būvniecības informācijas sistēmas automātiski nosūta uz kadastra informācijas sistēmu, kas saņem šos datus, reģistrē datus, piešķir kadastra apzīmējumu katrai konkrētajai būvei, un šos te apzīmējumus automātiski atgriež būvniecības informācijas sistēmai. Savukārt, būvniecības informācijas sistēma saņemot šos apzīmējumus katram konkrētam objektam būvei, pēc tam izmanto šo te būvju viennozīmīgai identificēšanai būvniecības procesā un turpmāk datu apmaiņā ar Valsts zemes dienesta informācijas sistēmām. Kāda ir situācija uz doto brīdi? Kopš būvniecības informācijas sistēmas lietošanas sākšanas ir būvniecības informācijas sistēmā reģistrētas dažādu veidu būvniecības ieceres, kur daļā no šiem būvniecības iecerēm ir plānot jaunu būvju būvniecību. Šeit schematiski ir attēlots šīs te būvniecības ieceres izvietojumā pa Latviju. Daļā no tām ir veikta šī pirmsreģistrācija, kur nākošajā slaidā mēs redzam jau kadastrā pirmsreģistrēto būvju izvietojumu Latvijā, kas pa lielam sakrīt ar šo te ieceru izvietojumu Latvijā. Tā dinamika sākotnēji likās, ka būs nedaudz mazāk, tas pirmsreģistrēto būvju skaits, tas jauno būvju skaits būvniecības procesā, bet pakāpeniski ieviešot būvniecības informācijas sistēmu valstī visās būvvaldēs, šis te pieaugums ir acīm redzams. Un kopš pagājušā gada augusta vidus, kad tik pirmsreģistrēta šādā veidā pirmā būva kadastrā, kopumā vidēji valstī mēnešu laikā tiek pirmsreģistrētas jau 290 būves. Un tā kopējā dinamika ir tāda, kad jau kopš augusta pagājušā gada līdz šai nedēļai kopumā ir pirmsreģistrētas 2900 būves jaunas. Lielākā daļa no tām ir apvidū neesoši iecerētas būves. Līderi būvju pirmsreģistrācijā ir diezgan loģiski būvvaldes, kuras būvniecības informācijas sistēmu uzsāk lietot pirmās. Un līderos jau no pirmās dienas ir Ādažu novada būvvalde, kas kopš pagājušā gada 17. augusta ir pirmsreģistrējusi jau nepilnas 350 būves. Un galvenais, kāpēc mēs vispār esam strādājuši pie šīs datu apmaiņas starp Valsts zemes dienesta informācijas sistēmām un būvniecības informācijas sistēmu, ir, lai mazinātu šo administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem un nebūtu subjektiem jāvēršās Valsts zemes dienestā, lai ierosinātu jebkādu veidu
datu reģistrāciju, datu aktualizāciju, datu dzēšanu no kadastra, lai nebūtu jāvēršās pa tiešo dienestā klātienē vai neklātienē, bet lai nebūtu šī dokuments nēsāšana starp iestādēm, starp Valsts dienestu un būvvaldēm. Un ko mēs esam darījuši, lai nākotnē šī situācija mainītos? Pašlaik Valsts dienests kopā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju strādā pie ministra kabineta noteikumu grozījumiem, gan reģistrācijas noteikumiem, gan būvnoteikumiem, kuros tiks paredzēts kadastra likumā noteiktais, kad subjektam vēršoties būvvaldē, ierosinot kādu no būvniecības procesiem noteiktiem, vienlaicīgi šis iesniegums kalpos par pamatu kadastra datu reģistrācijas aktualizācijas ierosināšanai. Un arī šajos noteikumos tiks paredzēts arī salīdzinoši jauns process, kas atsevišķos būvnoteikumos ir paredzēts. Mēs plānojam inženierbūvas pamazām pāriet uz inženierbūvju reģistrēšanu, aktualizēšanu kadastrā uz izpildu mērījumu pamatu. Kādas pakalpojumus mēs plānojam tuvākajā laikā ieviest datu apmaiņā ar būvniecības informācijas sistēmu? Kā pirmais no tiem ir būvju un telpu grupu datu reģistrācija un aktualizācija no akta par pieņemšanu eksploatācijā vai cita dokumenta, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanu konkrētā objektā, kas ir vienkāršotajās būvniecības darbībās. Tad kā otrais no pakalpojumiem, ko plānojam tuvākajā laikā ieviest datu apmaiņā, ir telpu grupu lietošanas veidu maiņa un būvju galveno lietošanas veidu maiņa uz dokumentu pamatu gadījumos, kad nav veikta objekta pārbūve. Kā trešais pakalpojums tiks piedāvāts un ieviests ir būvs dzēšana. Sākotnēji gan tikai zemes grāmatā neierakstīta būvju dzēšana no kadastra, kā arī pēdējais, kas mums jau ir iekļauts uzdevumos un plānos, un par ko minēja arī ģenerāla direktora vietniece Līga Jurģeva, ir mēs nodrošināsim datņu un dokumentu nodošanu elektroniskā formā uz būvniecības informācijas sistēmu. Nodosim elektroniski sagatavotās kadastrālās uzmērīšanas lietas, kuras mēs gatavojam jau no 2009. gada novembra tikai elektroniski, parakstam ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kā arī nodosim grafiskos datus, kurus mēs sagatavojam būvju uzmērīšanas procesa ietvaros, vektoru datnes, stāvu plānus, telpgrupu plānus, būvju attēlus. Kā pati šī datu apmaiņa ir realizēta pašlaik, lai nodrošinātu šos iepriekš minētos pakalpojumus? Subjekts vēršās būvvaldē, ierosina, piemēram, pieņemšanu eksploatācijā, un vienlaicīgi ar šo ierosinājumu ierosina arī šo te datu reģistrāciju aktualizāciju kadastrā. No būvniecības informācijas sistēmas pēc šāda ierosinājuma saņemšanas tiek ar web servisiem sūtīti dati uz mūsu Valsts dienesta pasūtījuma apstrādes informācijas sistēmu, tiek reģistrēts šis te pasūtījums, tiek aprēķināta šī pakalpojuma maksa, sagatavots rēķins tiek nosūtīts uz būvniecības informācijas sistēmu, tūlītējai apmaksai, vai arī subjekts var arī izvēlēties saņemt šo te rēķinu apmaksāšanai pēc tam. Ārpus būvvaldes savukārt, pēc tam, tad, kad rēķins tiek apmaksāts vai ar vrāmu maksājumu moduli vai ar citiem risinājumiem, tad
caur valsts kasu, šī informācija caur mūsu grāmatvedības programmu nonāk pasūtījuma apstrādes informācijas sistēmā, kas šo informāciju padod uz BIS, un tikai tad, kad ir šis mūsu pakalpojums apmaksāts, tikai tad var tikt turpināts attiecīgās būvniecības darbības, pieņemšana eksploatācijā. Un tad, kad ir notikusi šī pieņemšana eksploatācijā, ir šis akts par pieņemšanu eksploatācijā sagatavots, tad būvniecības informācijas sistēma šo dokumentu gan strukturētu datu formā, gan arī dokumentu formā kā e-dots nodod uz kadastra informācijas sistēmu, uz mūsu pasūtījuma apstrādes sistēmu, un Valsts zemes dienas speciālisti veic šo datu apstrādi, akceptēšanu, reģistrēšanu un gala rezultātā informē būvniecības informācijas sistēmu par veiktajām mūsu darbībām, par to, ka mēs esam datus veiksmīgi reģistrējuši, aktualizējuši. Ko mēs iegūsim no šādas datu apmaiņas, ir tas, ka mēs samazināsim šo subjektu plūsmu uz Valsts zemes dienestu, kad principā būvvaldes pildīs tādu kā vienotā kats funkciju, kad subjektiem nebūs jāvēršās vairākās iestādēs, viņš varēs vēsties būvvaldē, lai risinātu šos būvniecības pārbūves jautājumus un tālākās darbības, kas attiecās datu reģistrāciju, aktualizāciju kadastrā, veiksim datu apmaiņās starp informācijas sistēmām. Un noslēgumam, kādi tad ir tie galvenie ieguvumi no šādas datu apmaiņas, tad pirmām kārtām mēs nododam mūsu valsts informācijas sistēmās reģistrētos datus uz būvniecības informācijas sistēmu lietošanai, izmantošanai būvniecības procesā, lēmumu pieņemšanā, dokumentu sagatavošanā, kas arī ir uzdevums no valdības, šādā veidā izmantot datus visos procesos, izmantot datus no kadastra un adrešu reģistra. Būvniecības informācijas sistēma to jau veiksmīgi ir ieviesus un lieto. Kā otrais ieguvums, konkrētāk no pirmsreģistrācijas, ir tas, ka visas būves viennozīmīgi tiek identificētas visos procesos, no šīs būvniecības ieceres rašanās brīža, no ieceres reģistrācijas brīža būvniecības informācijas sistēmā, secīgi visos tālākajos procesos, ieskaitot reģistrāciju kadastrā, zemes grāmatā, nodokļu administrēšanā un tā tālāk. Pats būtiskākais iegūms no visas šīs apmaiņas ir tas, ka mēs šādā veidā tomēr samazinām administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Paldies! Tas būtu viss. Paldies! Pirms nākamā ziņotāja gribu teikt, ka zemes dienests pēdējo gadu garumā ļoti cieši sadarbojas ar 4 augstskolām, ar Latvijas universitāti, kur mēs šodien esam, ar Latvijas lauksaimniecības universitāti, ar Rīgas tehnisko universitāti, kā arī ar Rēzeknes augstskolu. Un strādājam ar studentiem, maģistrantiem, doktorantiem jautājumos, kas skar zemes lietošanas veidu, aktualizāciju kadastrā, kā ar modernākiem rīkiem to izdarīt, un kas mums ir nemazāk svarīgi, kā iegūt datus par kadastrā nēsošām būvēm. Un par otro manis minēto problemātiku un idejām, kā to varētu veikt un atpazīt šīs dabā esošās kadastrā nēsošās būves, mums šodien stāstīs Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas lektors Sergejs Kodors, un viņš stāstīs par tālspējas metodas izmantošanu būvju identificēšanai. Lūdzu. Paldies. Labdien! Mani sauc Sergejs Kodors. Es pārstāvju Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. Mēs nesen bijām paaugstināti. Un šodien tad es demonstrēšu vienu no spožākiem šīs sadarbības ietvaros izstrādātiem izcinājumiem, kurš atļauj aktualizēt datus pilnīgi automatiskā režīmā. Tad
izstrādātais inženieru risinājums atļauj aktualizēt datus šāda secība. Sākumā tiek dati savākti izpildot lāzerskienašanu no lidaparātiem. Tad lāzerskienašanas dati tiek ievietoti šajā sistēmā un rezultātā tiek iegūts šeit fails ar būvēm, kurš rezultātā var būt pārklāts ar tekošiem datiem, ar būvēm, un tā tik fiksētas izmaiņas, kādas notika geotelpā. Un rezultātā zemes pārvaldības speciālisti varētu jau operēt ar svaigāko informāciju, zinot visas notikušās izmaiņas. Šajā slēdē ir parādīts lāzerskienašanas datu paraugs. Tad lāzerskienašanas dati ir TSD digitālais modelis, kurš ir izveidots no punktiem. Un rezultātā faktiski no šiem datiem vajadzēja iegūt vektorslāņus ar būvēm. Tad sadarbības ietvaros bija izstrādāta metodoloģija, kā atpazīt topografiskus objektus. Praktiski sistēma strādā tikai ar būvēm, bet šo metodoloģiju var adaptēt, pielāgot arī citiem topografiskiem objektiem, kā ceļi, vegetācija, zemes virsma, piemēram, lauki, tīrumi. Un arī šī metodoloģija ir spējīga strādāt ne tikai ar lidardātiem, bet arī ar spektra datiem, hiperspektrāliem datiem. Protams, pieprasa nelielu pielāgošanu konkrētajam uzdevumam. Šeit ir parādīts viens no paraugiem, kas tiek iegūts rezultātā. Vektorslānis. Un kādot faktiski šo sistēmu var praktiski pielietot. Var gan iegūt jaunus būvju vektorslāņus, ja nav pieejami dati par iepriekšējiem gadiem. Tad, ja ir iepriekšēji gadu dati pieejami, tad var konstatēt izmaiņas un arī automātiski uzreiz aktualizēt datus. Tad īsinājums pats strādā gan pielietojot vienu datoru, bet, lai apstrādātu pietiekoši ātri visas Latvijas teritorijas lāzerskienašanas datus, bija realizētāja augstas veiktspējas skaitļošanas izcinājums sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti, kurš atļauj apmēram sliktākajā gadījumā, izjūtot no eksperimenta datiem, apstrādāt visu Latvijas teritorijas datus 10 stundu laikā. Un vidēji kaut kur 6,5 stundu laikā. Tā, paldies par uzmanību. Paldies. Mēs esam nonākuši līdz pirmās sesijas jautājumu un atbilžu sadaļai. Lūdzu, kam ir jautājumi? Cik saprotu, jā, lūdzu. Man ir viens jautājums. Sakiet, lūdzu, ja svaru kausos mēs liekam šo robežu ierādīšanu un otrā pusē liekam, ka īpašnieki varēja ātrāk realizēt īpašumtiesības,
vai šī robeža ierādīšana ir attaisnojusies? Daļēji mēs uzskatām, ka jā, tāpēc, kad šodien izveidotā kadastra karte ir pēc būtības vienīgais materiāls, kurā ir attēlota šī te Latvijā visu īpašumu, tiesisko valdījumu, lietojumu, zemes vienību robežas, un pēc tās mēs identificējam piederību. Bet kas attiecās uz šo te datu izmantošanu citās informācijas sistēmās, ir jāmāk šie dati pareizi izmantot. Jo vienkārši nolasīt koordinātas no kadastra kartes nebūtu vēlams. Ir jāņem vērā tātad visi šie te zemes kadastrālās uzmērīšanas materiāli, sarežģītās situācijās, vai tas ir dabā pārklājums, vai tas varbūt ir plānos pārklājums, ir jāpieaicina mērnieks. Zemes kadastrālās uzmērīšanas jomas profesionāls, bet kas attiecās uz šo te šobrīd 100% datu iegūšanu, tas ir mūsu rīcībā, un ko var arī attiecīgi kaut vai šīs īpašuma tiesības, jūs zinat un noteikti un tālāk, tādā ziņā tas ir attaisnojies. Sakiet, ir zināms procentāli, cik ir rupjās kļūdas, teiksim, kopumā ierādīšanas datiem. Es saprotu to precizitāti, bet, Laikam tāda analīze īsti nav veikta, tikai pēc tiem procentiem, ko es arī rādīju, tikai no tiem var secināt, lai gan ir šie te arī gan sliktie piemēri, gan labie piemēri, kur ir ļoti labi atbilst šiem te agrāk ierādītās robežas šodien noteiktajām. Ir, protams, šīs te dažādās nobīdes. Procents tāds uz rupjām kļūdām nav. Rupjās kļūdas mēs identificējām faktiski pēc tā, ka kāds sūdzās. Un jāņem vērā tā lieta, ja šodien tiek veikta instrumentālā uzmērīšana kādai no zemes vienībām un blakām ir šīs te vai projektētās vai ierādītās, arī tām jau precizējās. Tāpēc ir šī te izlīdzināšana. Ja? Tā kā viens ir šis te procents un otrs ir varbūt, ko jau mēs... Ja, teiksim, zemes vienība ir ierādīta vai projektēta, bet apkārt viņai ir uzmērīta šīs te robežas, viņa jau var uzskatīt, ka viņas robežas ir precīzas. Paldies. Ja drīkst papildināšu atbildi par ieguvumiem, jo, protams, ir jāliek ieguvumi un zaudējumi. Ja mēs skatāmies no ģeodēzistu kā profesionāļu viedokļu vai kā tādu tehnoloģiju speciālistu viedokļu, varētu likt, kad nav bijis pareizs lēmums, bet ja mēs rēķinām valsts ekonomiskos ieguvumus un to, kādu ietekmi tas ir atstājis, tā skatā uz investīciju piesaistu un kopumā mūsu kā normāls valsts atzīšanu, tad tieši tas, ka mums ir skaidrs īpašumtiesības, jo īpašumtiesības ir viens no demokrātisks uz brīvā tirgus principiem balstīts valsts tā kā pamatvērtībām. Un ieguvumi noteikti ir nesalīdzinām ar tām nebūšanām vai sarežģījumiem, ko mēs saskaramies šobrīd. Un šobrīd ir tas jauns etaps un Zemesdienas noteikti strādā, un šī karte un šī ģeotelpiskais aspekts un kartes aspekts ir mūsu lielākā prioritāte. Ja līdz šim mums datu kārtošanas plānos pārsvarā ir bijuši tikai teksta datu kārtošana, tad šogad mums šie kartogrāfiskie materiāli un kartogrāfisko datu precizitāte un kvalitātes uzlabošana ir paceļas arī augstāk prioritāšu sarakstā. Lūdzu vēl. Labdien, man ir viens jautājums. Andris Šatskis, valsts ieņēmuma dienas, tika teikts, ka tiek nodot dati no varas uz BIS. Vai varētu pastāstīt, kāda tehnoloģija tiek izmantot, vai caur web servisiem, vai? Laikam šeit pie panelī nebūs speciālisti tehniskie. Arni, pacēl lūdzu roku, pamāj, rekur, pēc varētu pieiet pauzē, apvaicāties. Precīzi izstāstīt. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums. Ilze Dragone, kartogrāfa un ģeodēzija asociācija un mērnieku biedrības eksperts certifikācijas centrā. Man ir jautājums. Ģenerāla direktores pašā sākumā pieminēja to, ka priekšlikumi būtu labi un ja tiktu ņemti vērā. 20. gada zemes ierīcības likumā bija rakstīts, ja plāns ir atzīts par kļūdainu, tad tas nevar kalpot par
zemes robežu atjaunošanas pamatu. Uz šobrīd mēs kaut arī konstatējam, ka plāns ir kļūdains, mēs spraužam dabā plānu. Varbūt tomēr šo pieeju mainīt kaut kādā veidā, vai ar likumdošanu, vai ar pieeju. Paldies. Ļoti slikti, ka jūs tā darat. Noteikti likumdošanā un normatīvā nav šādas noteikums, un te mērniekiem vajadzētu šo praksi mainīt. Vakardien strīdus komisija, kur skaidri pasakāms, ka plāns ir kļūdains un ir saprotams, kā tā kļūda ir veidojusies. Strīdus komisija nepārprotam pateica, ka būs jāsprauž plāns dabā. Paldies. Jums vajadzētu šo strīdus komisijas lēmumu pārsūdzēt. Paldies. Nākamais jautājums. Labdien, Andis Taškau no Zemkopības ministrijas. Man ir jautājums Pīrāga kungam. Jūs savā prezentācijā minējāt, kad ir plānots dzēst no kadastra brūves. Sākotnēji tikai tās, kas nav reģistrētas zemes grāmatā. Mans jautājums ir tāds, kā šī procedūra atšķirsies no esošās procedūras un kad tas ir plānots ieviest? Atšķirsies ar to, ka subjektam nebūs jāvēršās valsts zemes dienestā, patiešām nebūs jānāk uz valsts zemes dienestu, bet ierosinot kādu būvniecības procesu, kur ietvaros tiek būva nojaukta vai būva jau ir nojaukta un apvidu nēsoši, viņš vēršās tikai būvvaldē, kas jau šobrīd to faktu konstatē, un būvvalde caur būvniecības informācijas sistēmu mums šo informāciju pados, un mēs dzēsīsim šo būvu no kadastra. Paldies. Nākamais jautājums. Sanīta Šķildra, Pašvaldības savienība. Man ir tāds lūgums. Jūs rādījāt kadastra karti, un vai jūs varētu šos kadastra apzīmējumus, šīs līnijas krāsas un tā tālāk padarīt lietotājiem draudzīgāks? Nevarētu teikt, ka es ļoti maz kaut ko zinu par kadastru, bet man nācās pielikt ārkārtīgi liels pūles, lai saprastu, kura krāsa un kurš apzīmējums nozīmē. Paldies. Paldies, ņemsim vērā. Vēl jautājumi? Paldies, tad esam godīgi nopelnījuši pirmo kafijas pauzi. Pirms tās gan aicinu visus pie galvenās ieejas uz trepēm uz kopbildi, lai mums paliek atmiņā šī diena un šī konference. Un kafijas pauze ir organizēta 107. telpā, kas ir no šīs telpas izejot pa kreisi, bet pirms tam lūdzu uz kopējo bildi.